dienu. Atbraucu šoreiz no krasta. Mēģināšu noķert raudus gabaliņiem. Nu, ko sagriezt gabaliņiem, butēmiem, veidzelēm, drīz jau jāsāk uz veidzelēm iet. Nu, sākumā iemetīšu vienu grunteni, paskatīsimies, kā te grauž nost. Zivs lēkās, tātad zivs iekšā ir. Asējuši ķer. Nu, divi bija uz džigi, dopšu tā. Nu, viens otrs makšķernieks ir. Viens valcē. Nu, tas uz līdakām. Labi, taisīšu grunteni un metīšu iekšā. Šogad šī vieta esmu otru reizi. Pirmo reizi bija martā, ka Liepājai bija dzimšanas diena. Toreiz neviena copa nebija. Nu, sistēma man vienkārši. Svins, otrais numurs. Un 3 āķi. Nu, āķi man ir liela, bet nu nepārsēja. Normāli raudu tāpat var pieķerties. Ir man tikai slieks, nu ir kaulīgi, jā, bet tos es tā, ja neņems, tad es uz pludiņu. Tie man ir mazi. Kaut kas te sapinies, jā. Nu, jā, asējuši gaņā. Tie noteikti man ķersies, bet no asējuši man galīgi nav vajadzēja. Tā, kāds ir šitāds? Kormorāna, Rockline. 360 grams un tests 50 līdz 100 gramu. Spola zvaigznīte, vienreiz jau, ne, vairākas reizes es stāstījis. Nu, šitā ir 88. gada izlaidums. Tā laikā noteikti arī pirku. Nu, iemetīšu un tad bišķi pasēdēs, paskatīsies. Vai te kaut kas ņem vai nē. Atbrauc bez 21. Nu, man ir otra grunte, nē, bet nu, to nemetīšu pagaida. Iztiks ar vienu. Man galvenais ir noķert. Nu, 5 līdz 8 raudiņas, ja izdosies. Nu, ja nē, nu cik noķers atkarībā cik liels. Tāds vidējs, ja tā 5 pietiek. Nu, šitā sistēma. Visam vienkārši pieliek puļķi un tas skatās. Kad copē, tad, ja būs kāda copa, tad vajag redzēt, ka copē. Nu jā, ja kāds vēl nezin, Bārtas upē no 1. oktobra līdz 31. decembrim makšķeršana aizliegt jebkādu veidu. Tā kā vietējie, kas dzīvo kādai pie pašas upes, ja viņam ir kaķis un vajag zivs, tad ir jābrauc uz Liepājas centrālu tirgu kaķim nopirkt zivs. Makšķerēt viņš nedrīkst raudiņus. Nu tas tā, nu tur jau ir arī Tosela un Vecupa. Bet nu, pastāv. Tā kā, ja kāds grib braukt uz veidzelēm uz Bārtas upi, tad 31. decembrī sagaida jauno gadu, iedzer maz glāzīti piņģerot šampāniet, nu un laiž prom. Un tad līdz rītam varbūt izdodas kādu veidzeli noķert. Ātrāk nu nekādīgi nekas nesanāk. Nu, es jau ar riteni, protams, uz Bārtas upi nebraukšu.
iešu uz Veidzelēm kaut kur kanālā, jeb ezerā. Nu tā. Labi, sēž, gaida cops. Ja te patiešām nekas nebūs, tad taisīs pludiņu makšķēru, mēģināšu tuvāk pie malas. Varbūt, ka te vidū nav nekā. Jā, nu tas jau ir būtībā jau labi. Makšķerēt nedrīkst bāzt upē, bet nu tiem, kas liek tīklus, tiem jau tagad būs paradīze bāzt upē. Nebūs makšķernieki, kas traucē citāk tur pa dienām, cits uz džigiem, cits ar pludiņu. Vakaros atkal pils sabrauc uz Veidzelēm, kas nekaiš. Tagad neviens nebūs makšķernieks un liec tik tīklus uz nebēdu. Te tā kā kur reizi, citreizi, kad ņem labāk uz Grunten, un ir tā, ka labāk ņem te pie malas tuvāk uz pludiņu makšķeru. Pirmo reizi kaut kas pakustināja. Tā kā kaut kādu zivu atrad man slieku. Nu jā, bet 2 reizes tā pavilka bišķi un viss. Kādreiz te zivi bija ļoti daudz, bet te ļoti bieži viņš kaut kas velk. Nu jau varbūt, ka kaut kas būs. Blakus tur viens sēža fīdā, un tas tā, kad tu izvilkt, nekas nebija. Nu, varbūt kāds mazais sasarīts uzķērās. Nu, kad tik nebūtu ierīsni. Bet lieta ir tā, ka šeit ļoti bieži viss zivs, baigi daudz nobeidzās, neteiksim, ka viss, bet kad 2-3 gadu atpakaļ ar pavasarī te bija pilna krasta beigtām karūsām. Nu, pa vēlu bišķi uzzināja. Būtu atbraucis un nofotografējis un nofilmējis, kamēr man jau tad bija tajā laikā. Nu, ko darīs? Tā te ir. Izslāpuši te ir zivs kādreiz, ka bija lielās ziemas. Vienīgi tur pie šosejas tur bija tā roja, tur neaizsauta, tur visi zivs. Tur gāja cita ķeselēm smēra. Citi cemēja, nu visādi tur bija. Nu, bet tā kā savienojās ezera, tad jau kaut kad atkal tās zivs te sanāk. Man ir bijis tā pavasarī, ka izvelk zivs asakā. Kaut kas te tomēr jā, varbūt tiešām kāds mazais asarīts uzsēdies un tagad mokās. Ja būtu kāda lielāka ziva, te viņi pavilkt kārtīgi. Nu jau tā kā tāds sīkais izskatās. Te jau kādreiz karūs bija pulkuni. Tāds normāls karūs bija. Pa kilogramu un pusotru pat es esmu noķēris. Tā kā kādreiz zivs te bija. Ir cevišķi pavasaros līņi te bija. Nu tādu pārāk lielu līni es te neesmu noķēris. Bet nu pāri pa kilogramu bija tādu līņu arī te. Nu jā, lai vēl bišķi paraust, tad būs jāizvelk, jāpaskatās. Kaut ko jau vēduši ikatu kustīm, bet nu labi vismaz kaut ko jau pavilku. Nu jā, nu vēl nākošais, ka vilks, tad vilkšu ārā. Nav te ko. Varbūt, ka bišķi pa tālu iemet. Pa pusi jau es iemetu.
Šitie jau man tādi jūras kāti. Kādreiz pirku, ko jūrā uz sīgām, nu, no mola. Visvairāk jau te mazie plaķiši. Tas ir atturīgi pa laikam, tāpēc pārmet, ka kaut kas raust. Ja jau neraustīt nekas, tad jau diez vai viņš tur tāpat vēl. Nu, vai gan ar fīderu ik pa laikam jāpat. Nu. Izskatās, ka būs jāvāk tāpat tā apstīties. Ka būs viss apēduši, ka būs plika āķi. Jā, gandrīz viss apgauzuši. Uz apakšējo kaut kas ir, bet tie apgausti. Nu, labi, kabinās jauni dzelceni. Labi, šoreiz mēģināšu bišķi tuvāk iemest. Varbūt tiešām bija pa tālu pāri pa vidu. Nu, bišķi te pamēģinu. Nu, ja ne, tad taisīs kuģiņu makšķi. Kā izskatās, ka te uz grunteni uz sliekam es neko nenoķeršu. Raustīt raust, bet tie mazie grauzēji. Tie man diez vai uzķersies. Labi, iešu taisīt makšķē. Nu, sataisīju pludeņu makšķē. Tur man droši vien viss apēd, vienbrīd tur raustīja visu laiku. Nu, makšķē tāpat, kas man uz līņiem bija. Tikai, nu, pārlikt mazo āķīt, uzlikt divus kaulīgos. Un cits pludeņš. Tie man bija 6 gramu, šitas ir 8 gramu. Nu, tie ir gremsta, svinas nemaina. Nu, redzēs. Dziļumu pagaidām tā apmēram uztaisīja. Nu. Man jau galvenais mazās zivis. Šoreiz man lielās neinteresē. Nu, kaut kas jau tur raust, kaut kas mazais. Nu. Kaut kas ir plaķis. Plaķis pagaidām neņemšu, tie man nedara, man vajag graudiņu, ja bildus. Nē, galīgi nekas nebūs, te būs jāņem plaķa. Nu, pielikšu vēl vienu. Varbūt, ka tālāk tas raudzes ir mīņas, ir nav vienāds. Bet nu kaut kas jau te dzīvo kaut kāds visu laiku. Tie te ir pulki, tie plaķiši. Kādreiz te elduši bija daudz. Vajag mailītes, nu jau mailīti klāt, kad sagāk. Nu, gan, apvīdam. Vienreiz man tā bija gribēja
Mailīts pēc dzīvā saķert uz asēju. Un mazai elduši vien tik ķērās. Nevien mailīt nevajag noķert. Nu, kaut kas te augstā kā galventai. Nu jā, nu kā saliek jauns slēks, tā jau uzēja klāt. Plodiņi tāpat met tālāk, tuvāk kaut kādi sīkie tur aust. Un tas ir viss. Nu, jau vācētāji tu izsēdušies. Jā, kādreiz te, kad 5-6 gadu apakaļ, tad te katru dienu 5-6 laivas velcēja. Kaut kādu lielu zivs pieķērās. No, tas pats plaķis. Nu, ko lai dara? Mums jau laikam jāpaņem. Jo izskatās, ka nekā cits šodien nenoķers, kā šitos plaķus. O, vien mazā līdaka tepat pie malas izlēc. Nē, te mazā zivs ir pulka. Jā, tā ir, ka pat raudus vairāk nevar noķert. Zilbi atnest pie malas. Kaut kas ir galā. Nu, tas pats plaķis ir vieni. Tā jau vitēja laikam šodien nekas cits nebūs, kā šitie plaķi. Labi, butēm jau viņi it kā var likt. Vajadzēja nav diez kas nav plaķi. Jā, baigi nāk pie malas, bet nu te tā ir. Ja tu esi no šī krasta makšķē, tad nāk pie šīs malas, un ja no otra, krasta, tad iet pie tā krasta. Jā, nu kad pāris raudus varētu pieķerties. Ot laiki pienākuši, ka tu raudiņu nevar noķert. Ja nu vēlāk, ja viņas te ienāk kaut kad novembrī, ja viņas te ātrā laikā var saķert. Nu, pamēģināšu mazāk dziļumu tepat pie pašas malas. Bet te jau tāpat būs tie mazie plaķīši un mailītes. Nu, jau te kaut kas citādāk būs. Gan vairāk kā vilks te taisīšu kopā, nav jēgas. Tikko uzliek jauns slieks, pāris minūšu laikā viss sapēda. Raudi tepat pie pašas malas. Un es metu tālu. Vienam raudi. Te jau labi. Nedz jāizmēģina visādi. Šitādi jau tā kā vajag gabaliņi. Nu, vēl kādas pāris šitādas, un te jau braukt māju atam un pietekot. Un zivs ir pie pašas malas tādas, kā man vajag. Nu, plaķis. Nē, plaķis šito neņemšu. 2 plaķi man ir. Man viņiem nav ticība, ka uz viņiem kaut kas būtu.
Tos pirmos divus paņēmu, tāpēc, ka nekas cits nebija. Domāju, ka nenoķers, bet tagad rauda ir. Un vien mailīt arī. Tā kā būtībā man gabaliņiem pietiek. Grunteņu sataisīt, tur jau vēd tik nost. Pēr tik kabinets sleks. Nav jēgas. Akā plačs. Jā. Raud tikai vienu tāpēc. Nu vēl pārsēs iemetīšu. Jā, mētad. Būs jābeidz. Nu, ko uz āķi man likt ir. Kad braukšu, nezinu. Tā varbūt nākošu nedēļu. Kaut kas visu laiku šauda. Kad 4. reizi visu šauda. Tas nozīmē, ka jālasās būs mājā. Jā, plaķiši sāk vien ķerties. Laikam jau raudu vairāk nenoķert. Tā te vien trāpījās. Tie plaķiši te pārsvarā. Piekto reizi. Varbūt kaut kādu puiši ar kaut ko šaubu. Jā, tikai plaķi. Labi, pēdējo reizi iemetīšu un taisīšu kopā. Laikam jau vairāk raudu nenoķeršu. Šodien. Nē, te nav vērts. Ko es tad mocīšos? Nu, viss uz redzēšanos. Kaut kas bišķi būs, ko sagriezt pietiks ar.